22. maijs. Mēs tikko satikām Kventinu Tarantino, piepildījis mūsu gīku sapnis. Nākamajā dienā mūsu gīgu sapnis sabruka, jo paziņoja, ka Edgars Raits ir nocelts no režisora posteņa filmai Ant-Man. Viņš strādāja pie tās filmas 7-6 gadus, vismaz no 2006. gada. Tā ieguldīja ļoti daudz darba, sarakstīja scenāriju kopā ar Džo Kornišu, uzfilmēja tos konceptuālas ainas, kur mēs redzējām, daži redzēja komiku, un tu redzēji tās ainas? Internetā es redzēju. Bet tās bija ļoti milzīgs darbs, un pēc tam viņu noņēma tieši, viņš pats aizgāja dēļ creative differences. Jo bija tā, ka viņš sarakstīja scenāriju, scenārijs īsti Marvelam nepatika, pārāk bija pēdējā brīdī filma. Nepatika. Pēdējā brīdī, jo, tā kā, come on, 6 gadus viņš rakstīja. Es domāju, ka viņš rakstīja 6 gadus, un 5 gadus no viņiem tas scenārijs bija ļoti labs. Un pēkšņi viņš vairs nebija labs. Nē, viņi tā kā, Edgars Raits viņš sarakstīs tā kā ideāli, tā kā uzlika viņš uz plauktu, un vai tā kā filmēšana tūlīt sāksies, vajadzēja tā kā pārlasīt, pārsrakstīt, un izrādās, ka tas īsti viņam nepatīk, jo viņi grib tagad būvēt vairāk savu universe, un tas ir tas, ko Edgars Raits teica, ka šī filma iespējams būs vairāk neatkarīga, un ka tā saikne ar visu pasauli būs varbūt ne tik liela. Tik līdz, kad Marvel uzbūvēja jau visus Avengerus, kad viņi jau uzfilmē visus atsevišķus spin-offus, viņam sanāk tagad, viņi tagad grib, lai tā viņu Ant-Man filma būtu vairāk kā seriāls, nevis kā neatkarīga. Un līdz ar to tā versija, ko Edgars Raits sarakstīja, nebija visai piemērota. Diemžēl. Ko viņi izdarīja? Nē, es gan saku, tagad tā filma tavās būs, bet man, teiksim, ļoti dalīts domas par to, viens tas, ka, protams, visas Marvel filmas šobrīd ir viens garš seriāls, un patiesībā es esmu par to daudz domājis, un tas ļoti pareizi kaut kādā ziņā, tāpēc, kad tehniski viņi piespiež jau kaut kādu laiku skatīties visas tās filmas, lai tu saprastu, kas notiek. Kad tev interesē viena, tev interesēs, vai vismaz patiks visas pārējās, un tas nav absolūti nekas tur slikts. Slikts ir tas, ka tiek iznīcināta kāda veida individualitāte tām filmām, un to jau mēs esam runājuši paši, kad jau no Iron Man 3, Thor 2, tur aiziet jau tas ir viens un tas pats garā seriālā, un tu nevari, nav vairs nekādas individualitātes. No otras puses, atkal, tās filmas nav sliktas. Manuprāt, un viņas nevis nav sliktas, viņas ir ļoti labas patiesībā, ja mēs ņemam vērā video kaut kādu šo citu studiju nepārdomāto stratēģiju. Un atkal gan no otras puses man jautājums, tad ar ko teiksim, James Gunns, kurš ir tieši tas pats autors, ir labāks vai sliktāks kā Edgars Raits, un kā viņam izdevās vienoties pie filmas Guardians of the Galaxy. Iespējams, ka viņš varēja sadarboties ar studiju. Tad varbūt, ka viņš varbūt arī Edgars Raits varēja piekāpties un salikt kaut kādas atsauces citiem supervaroņiem. Kas tev grūti? Tā ziņā, ka viņš tik ilgi pie tā strādājis, ir, jautājums, kāpēc tik ilgi? Tā lieta, ka viņš piedod to taisīt Revraitu, bet pēc tam pārrakstīšana, bet Marvel viņš atņema scenāriju, pārrakstīja paši, iedeva scenāriju atpakaļ Raitam. Vēl, kaut kad, ka viņš varēja izdarīt agrāk, bet atkal es saku, tas domāju, ka tur bija process. James Gunns un šitie te Russo brāļi no Kapteiņa Amerikas arī, kaut kādā ziņā tie cilvēki ir radoši un viņi var sadarboties. Un tāpēc es esmu izbrīnījis par to, kad... Nē, man izbrīnījis esmu tāpēc, ka viņi jau paņēma Edgaru Raitu zinot, ka viņam būs... Viņi paņēma tieši tāpēc, ka viņam ir unikālas filmas, un tad viņu atveda tāpēc, ka tā ir unikāla filma. Un tāpēc, kad viņi paņēma viņu tajā brīdī, kad nebija pat Marvel Universe, tas bija pirms pirmā Iron Mana, un tajā procesa laikā, kamēr viņi gāja uz Ant-Manu šogad, Marvel vienkārši palika savādāks. Edgars Raits palika uz vietas. Savāds, jā. Citāds. Bēdīgs ir, bet tas nesajās uz ko Ant-Mans iznāks nākamā gada augustā, jūlijā. Tur ir vieta, ka viņi pat nevar samainīt. Viņi jau ieplānojuši to datumu, un kaut arī viņi pa gadu nepaspēs to safilmēt normāli. Viņam pārbīdīja filmēšanas laiku, un kamēr viņi atrada režisoru, nezināmo, bet reāli viņi tik daudz ieplānoja, ka tas, ka viņi mēģina panākt to pašu datumu, ir diezgan neticami. Redzēsim. Es domāju tā, ka viņi visi būtu laimīgāki, kad tas Ant-Mans vienkārši nebūtu. Man teiksim, viņš vispār nav vajadzīgs. Bez Edgara Raita noteikti vispār labāk uztaisiet kaut kādu sequelu, un tas arī viņiem būs, bet atpakaļ ceļa vairs nav. Es domāju, ka lai to visu noslēgtu, drīz jau redzēsim. Ļoti skumja ziņa ir tāda, ka Kevin Feige pēc jau ziņas par Edgaru Raitu aiznešanas, viņš pateica, bet
Tā Edgara Wrighta atmosfēra vienalga paliks filmā. Jā, un tur bija samainīja režisoru un izņemot Edgara Wrighta nav. un viss pārējos. Jā.